No vīna krāva socās līdz mājas ceļš. No vienas cīņas socās mūsu saimnes. Kā radās vispār šis pasākums un kāda ir tam nozīme? Kad es sāku tā pētīt folkloru un strādāt šajā jomā, ļoti gribējās pēc kāda laika kādu savu pasākumu. Bija ļoti daudz mēģinājumu, dažādi pasākumi, bet tieši šis tā kā iedzīvojās un palika un jau notiks 23. reizi. Pasākuma galvenais mērķis ir popularizēt senāko mutvārdu žanru, tas ir stāstniecību, kā latgalē sauc gvelžus, un arī popularizēt galda dziesmu. No kurienes jūs esat un kā sauc jūsu kolektīvu, kuru jūs jau pārstāvat? Es esmu no Aglonas. Pārstāvamies Aglonas jaukto vokālu ansambli Dziedkopa un folkloras kopu Olūteņš. Mēs esam ieradušies, teiksim tā, ar 2 kolektīviem. Mēs esam atbraukuši no Lūdzas, novada, Īsnaudas pagastā. Andrupenes tautas nama folkloras kopu Solvainīgi. Šodien pārstāvu Mākoņkalnā folkloras kopu. Konstantinovas pagasta kolektīvu vokālo ansambli Vējazvans. Vai jūs pirmo reizi šodien apmeklējat šo pasākumu Jaunikojas Lokstigālā? Nē, tā nav pirmā reize. Es tagad sāku domāt, tas 23 šodien bija, ja svinējām 23 gadus. Es vismaz kaut kādus 15 reizes esmu bijusi. Jo es esmu kultūras darbiniece, es esmu dejotāja. Es strādāju un vadīju tautas deju ansambli Dagda. Šādu pasākumu es apmeklēju pirmo reizi. Mēs ar vīru bijām pirmo reizi tādā pasākumā, bet mēs ļoti gribējām apmeklēt, jo dzirdējām atsauksmes no citiem, kuri jau apmeklējušos pasākumus iepriekšējos gados. Mēs vispār esam sajūsmā. Nē, es nezinu pēc skaita kuru, bet man tā liekas no sākta gala. Pirmo reizi. Kauna lieta. 20 vai pāri gadus braucam uz Viļānu Ziņģi. Un šis pasākums mums kaut kā visu laiku garām. Beidzot taču vismaz jāatbrauc. Jau 20 vairāk gadi notiek un mēs neesam bijuši. Vēl jau vairāk interesanti šīs puses dziesmas paklausīties. Varbūt šis gads atšķiras ar kaut ko no iepriekšējiem gadiem? Katrs gads atšķiras ar to, kā sajietam ir kāda noteikta tēma. Un šoreiz tā ir no Grauda līdz Maizes klēpam. Mēs iziesim visu to ceļu no maza Grauda laukā līdz smaržīgam maizes klēpam uz galda. Ar kādiem priekšnesumiem jūs esat šeit šodien? Pamatā šeit galda dziesmu festivāls, bet sajietas tāds. Un mēs arī parasti ar dziesmām ierodamies. Bija laiku atpakaļ, mums bija Olūteņā forša sieviete, tāda Valentīna Jaseviča. Un viņa arī varēja stāstīt, tā kā tur velžu sajietas arī ir, ja? Un viņa stāstīja visādas vēstures smukas. Šobrīd mums tādi cilvēki vēl nav atrasti. Bet pamatā tas ir dziesmas. Mums ir dziesmas, kā jau tēma paredz, no graudu sēšanai līdz maizītes ēšanai. Mums tas noslēgums ir tāds vairāk par mīlestību, ka pie tās visas sēšanas un audzēšanas ir ļoti svarīga mīlestība, attiecības, humors ļoti svarīgs. Es domāju, ka šeit arī tās folkloras kopas, kuras uzstāsies, viņām arī būs kaut kas ar humora pieskaņu un vispār prieks sadziedāties ar Auleju, ar Dagdas meitenēm. Mēs reti kur tiekamies tādos pasākumos, kad mēs esam kopā. Tajos lielajos mēs kaut kur pazūdam, bet tad mēs viens otru dziesmas tā labāk saklausīsim. Ar dziesmām, pa tēmu, maize un tā tālāk. Jā. Vai būs arī joki jūsu priekšnesumā? Jā, tā būs pasaka. Pasaka, es tevi varu izbuļcēt, cepsi maizi. Būsi paiets visu laiku, nav vajadzēs. Muškas saka, labi, kas jodara? Saka, zemi jokar. I tot var āst? Nā, tot vajag zemi nocēt. I tot var āst? Nā, tot vajag rudzus īšāt. I tot var āst? Nā, tot godu jo pagaida, ko Marki rudz izāt. Tot var āst? Nā, tot vajag rudzus lūpļaut. I tot var āst? Nā, rudzus vajag
izkuļt, i var rast, nā. Vajag sāmaļt, tot var rast, nā. Tot vajag izcept, i tot var rast. Lūks pasaklausējos, es sacīju, tu pats savu maizi, man brīvība dārgākā. Kāpēc nolēmāt piedalīties tieši šajā pasākumā? Tas nav šodien radies, un tā šajā gadā, tāpēc, ka mēs jau vairākus gadus ar Olūteņu un arī ar Dziedkopu esam braukuši uz šiem pasākumiem. Gan jubilejas pasākumā esam bijuši, kad viņiem tas bija 20. laikam. Un arī vairākus gadus uz šeini dodamies, jo šeit ir ļoti mīļi, maigi, latgaliski, un vadītāji, organizatori, var sakot, viss ir tik fantastisks, ka nevar uz šeini neierasties. Tāpēc, ka mums vienkārši patīk, mēs jau kuro gadu piedalāmies, vienkārši patīk dziedāt kopā. Tas ir ikgadējs tradicionāls pasākums. Ļoti mīļi, ka tas atkārtojas, jo katru gadu mēs atceramies un dodam artavu ne tikai Latvijas, bet arī Latgales kultūras tradīcijās. Šodien atceramies, kā taisīja maizīti tajos sakrajos laikos. Vienkārši mēs te esam vietējie, mums tā kā goda lieta piedalīties. Tie, kas ir jau piedalījušies sajietā, viņi pat vēl, teiksim, šī gada beigās jau interesējas par nākošā gada sajietu. Un, kad sākas jaunais gads, uzreiz tad jau tāda intensīva interese notiek, kad jautāja, kad notiks, lai zinātu, kā saplānot tekošo gadu, kāda būs tēma sajietam, lai zinātu laicīgi, kādus materiālus vākt, par ko šoreiz ies runa. Tā ir, kā labējus padarāt lobus, kā sadraudzēt rūcenis savus, salikt kopā plaukškinošanai, izsasistētu jūku tāju. Vai jums liekas, šis pasākums ir svarīgs? Noteikti. Tas piesaista ne tikai kultūras darbiniekus, folkloras kopas, bet arī redzu vietējos iedzīvotājus zālē, kuri labprāt bauda, skatās un droši vien arī paši kaut ko atceras no saviem bērnības laikiem. Arī konkursi un aktivitātes, ko uzdeva citas folkloras kopas, jo bija arī tādi senlatgaļu vārdi, ko nekad nebija dzirdējusi. Tas tāds interesants, neparasts. Tradīciju saglabāšanai. Ja? Daudz ļoti talantīgu cilvēku, mūzikantu, tiešām gandarījums, ka tas viss saglabājas, viss no paudzes uz paudzi aiziet. Mēs esam par to ļoti, ļoti gandarīgi. Man prieks, ka vispār šī tradīcija ir ieaugusi. Tāpat kā mums Dagdā populāras ir Annas dienas, kur visi gaida, ir tādi pasākumi, kuri tā kā ieaug, ja? Tā kā cilvēki gaida. Ar kādām grūtībām jūs saskaraties organizēšanas procesā? Īpašas grūtības nekādas nesagādā, jo tas ir radošs un ļoti interesants process gatavošanās šim sajietam, kad tu pēti pats arī šīs tradīcijas, kuras saistītas ar sajieta tēmu, atklāja kaut ko jaunu. Un, protams, jau te vairākus gadus notiek sajieta laikā arī konkurss, kas domāts visiem klātesošajiem. Un te mēs varam pārbaudīt zināšanas, kā arī dalīties kaut kādā sava veida pieredzē, atcerēties senās tradīcijas, kuras tiek nodotas no paudzes paudzē, un tieši ar šo sajietu mēs arī to darām. Šīs tradīcijas mēs paceļam gaisā. Kāds, es taču to zināju, bet biju aizmirsis, atceras. Kāds atkal pasaka, es par to pat nebiju iedomājies. Un tā šis sajiets ir tāds sava veida arī tradicionālās kultūras virzītājs un popularizētājs. Vai nav bail braukt uz pierobežu? Nē, es par to nemaz nedomāju. Baidīties var no visa kā. Var no savas ēnas nobīties. Kaut kur ir, kaut kur nav. Jāfiltrē. Ir tāds teiciens, jāfiltrē. Jā.
tāpat kā ar tiem jokiem ir jāfiltrē vai nu piemēram, jo informācijas ir ļoti daudz no visām pusēm, un viņa ir pieejama, jā. Un ja visu ņemt par pilnu, tad vienkārši uzreiz jābrauc uz Trakomāju. Vai arī, ja to neņemt vērā neko, jā, tad arī tā nebūs prāta pazīme. Tā. Teikt, ka ir panika, nē, nav. Kaut kāda tāda ir drošības tomēr sajūta, ka par mums arī domā un varbūt ir spēki, kas mūs spēs aizsargāt. Protams, ka ir uztraukums, neliels uztraukums ir. Cerēsim, ka tas drīz beigsies un atrisināsies. Es piekrītu. Katrā ziņā varbūt mazu saziņas līdzekļiem. Nevajadzētu tādu ļoti lielu ažiotāžu. Tas manis domas. Modriem jābūt, uzmanīgiem jābūt, protams, katrs par sevi, lai spēj parūpēties kaut kādā tādā sarežģītā situācijā, bet lielas ažiotāžas vai uztraukuma tiešām nav. Nē. Mēs esam mājās, nekādu problēmu. Es pati arī dzīvoju pierobežā, bet tur gan drusku no citas puses. Nē, nav uztraukuma sajūtas. Mēs esam pieraduši, ka mēs esam pierobeža. Un priekš manis, piemēram, tā ir tikai zīme uz ceļa, ka mēs iebraucam pierobežas zonā, bet savādāk nē. Šeit tāpat dzīvo cilvēki, tāpat viņi nāk un piedalās kolektīvos, un viss mums notiek tā, kā tam jānotiek.